Sīkskatītāji, slēdzot darījumus ar nekustamu īpašumu, bieži vien tiek pieprasīta un tiek dota rokas nauda. Tad lūk, šajā video es atbildēšu uz jautājumu, kas tad īsti ir rokas nauda. Šo video es vēlētos sākt ar kādu atzīšanos. Zinat, man patīk komēdijas. Un skatoties kādu jau senu komēdiju, 93. gada komēdiju Atnācēji, mēs varam redzēt kādu interesantu epizodi. Viduslaiku bruņinieks nonācis mūsdienās, uz galda nomet dažas monētas. Zinat, kas šajā brīdī notiek? Šajā brīdī tiek iedota rokas nauda. Jāsaka, šajā laikā rokas naudai vēl bija simboliska funkcija. Ties gan vēl jāatcerās, ka tas bija laiks, kad ļaudis turēja doto vārdu. Mūsdienās situācija diezgan būtiski mainījusies. Vēl jāatcerās, ka 18. gadsimtā ar rokas naudu apzīmēja tā saucamos asins dolārus vai zvaigznes dālders, ar kuriem tika līgti algotņi kardarbības mērķiem. Arī šis bija šim te asins dolāram bija rokas naudas funkcija. Jāsaka, mūsdienās rokas nauda nekādā gadījumā vairs nav simboliska Latvijā. Rokas naudai ir divas funkcijas. Pirmā ir galīgi noslēgta līguma pierādījuma funkcija, un otrā ir nodrošinājuma funkcija. Un kas tad ir būtiskākais jāņem vērā, slēdzot rokas naudas līgumus? Pirmkārt, rokas nauda tā arī ir jāapzīmē kā rokas nauda. Un tā ir būtiski jānošķir no avansa vai no garantijas summas vai nodrošinājuma summas. Tas patiešām ir skaidri un precīzi jānodefinē. Ja puses vēlas vienoties par rokas naudu, tad tā ir jāraksta. Tā ir rokas nauda. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, civillikums paredz, ka kā rokas naudu var dot ne tikai naudu, bet arī citas vērtības. Un atcerieties, ka lietu iedalījums Latvijā ir ķermenisks un bezķermenisks. Ko tas nozīmē? Ka tāpēc jau arī saka nevis samaksāt rokas naudu, bet iedot rokas naudu. Tiesa gan es nevienu reizi neesmu redzējis, vai sastapies ar to, ka rokas nauda tiktu dota kādas citas vērtības, piemēram, zelts, prasījuma tiesības vai govs vai automašīna. Bet civillikums to paredz un darīt tā var. Varētu kāds komentāros uzrakstīt, ja kādam ir sanācis dot, tātad nemaksāt, bet dot vai ņemt kādas citas vērtības, tad lūdzu uzrakstiet. Turpmāk vēl būtiski par rokas naudu jāsaka, ka darījumu klasifikācija, atcerieties, ir reāli līgumi un konsensuāli līgumi. Tad rokas naudas līgums ir reāli līgums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka rokas nauda ir iedota nevis ar apsolījumu, bet ar iedošanu. Rokas naudai jābūt iedotai. Visbiežāk tā, protams, būs nauda, līdz ar to ar naudas samaksāšanas brīdi. Ne apsolīšanas, bet samaksāšanas. Tātad rokas naudas līgums, kā jau teicu, ir reāli līgums, bet būtiski, ka tas ir nevis pamatlīgums, bet papildlīgums. Rokas naudas līgums slēdz ar mērķi. Kādu mērķi? Nākotnē noslēgt pamatlīgumu. Visbiežāk droši vien darījumos ar nekustamu īpašumu tas ir pirkuma līgums, bet varētu arī būt kāds cits. Un kas notiek, kad rokas naudas līgums tiek izpildīts? Tad ir trīs varianti. Vai rokas nauda tiek atdota atpakaļ, vai tiek ieskaitīta, piemēram, kā pirkuma maksas daļa, vai tā kļūst par papildu atlīdzību. Arī tāda iespēja arī ir iespējama. Kas notiek tad, ja rokas naudas līgumu neizpilda un nenoslēdz nākotnē paredzēto, piemēram, pirkuma līgumu? Viens variants ir, ja to nenoslēdz rokas naudas devēja vainas dēļ. Tad rokas naudas devējs
pazaudē rokas naudu. Savukārt, ja rokas naudas līgumu neizpilda rokas naudas ņēmējs, tad rokas nauda atmaksājama divkāršā apmērā. Bet ļoti būtisks, un te patiešām ļoti būtisks, un par to ir judikatūra augstākās tiesas, vai rokas naudas devējs var atteikties slēgt, piemēram, pirkuma līgumu un prasīt rokas naudu divkāršā apmērā atmaksāt. Šajā gadījumā jānoskaidro, vai pastāv kādi pamatoti iemesli, un tas ir pierādījuma jautājums katrā gadījumā, tad pamatoti iemesli, kāpēc rokas naudas devējs atsakās slēgt līgumu. Rokas naudas līgumi šķiet samērā vienkārši, un reizēm puses tos ļoti pamatot, protams, uztver kā papildu līgumus un nedomā par to, kas notiks tad, kad jāslēdz pamatlīgums. Tāpēc mans ieteikums ir, esat varbūt jau pamanījuši, ka es vienmēr uzsveru, ka svarīga ir drošība. Drošība darījumos ar nekustamo īpašumu. Tad, lūk, slēdzot rokas naudas līgumu, ir ļoti jādomā par to situāciju, kas notiks, ja, piemēram, tuvosies rokas naudas līguma termiņa beigas, un vēl nav noslēgts pamatlīgums. Un abas puses, it kā ir gatavas, un tomēr vēl nevar atrunāt līguma kaut kādas nosacījumus, un līdz galam nevar vienoties. Pieņemsim, ka paiet šis termiņš. Tad jautājums, kura vainas dēļ līgums netika noslēgts? Un tieši noskaidrot un pierādīt, kā es, piemēram, biju gatavs slēgt. Klasiski būtu, es aizsūtu no notāra sagatavot pirkumu līgumu un aicinu otru pusi šo līgumu parakstīt. Tad, acīm redzot, diezgan skaidrs ir, ka es esmu savu gribu pierādījis. Bet ja tā neizdara, tas ir viens. Un otrs, kā jau es teicu, atcerieties šo ļoti būtisko niansi, tas ir līgumā jāparedz, kas notiek, ja piemēram, pirkuma līgums netiek noslēgts rokas naudas ņēmēja vainas dēļ, un pēc tam devējs prasa divkāršā apmērā, bet vai puses līgumā ir paredzējuši to, ka ir šāda tiesība neslēgt līgumu, bet prasīt divkāršā apmērā. Tas ir jāparedz jau slēdzot rokas naudas līgumu. Un es teiktu jau, manuprāt, klasisks ieteikums, es ceru, ka visi tā dara. Rokas naudas līgumā ir jāatrunā būtiskās līguma sastāvdaļas pats par sevi. Atcerieties, ka darījumiem ir būtiskās, dabiskās un nejaušās sastāvdaļas. Tieši šīs nejaušās sastāvdaļas ir līgumā jāatrunā, jo par tām var izrādīties strīds, ka katrs kaut kādā veidā bija domājis savādāk, piemēram, nomaksas kārtība vai īpašuma nodošana vai tam līdzīgas lietas. Vislabākais, protams, ir pielikt nākotnē slēdzamā, piemēram, pirkuma līgumu eksemplāru pielikumā. Tad vairs strīdiem nebūtu jābūt. Visbeidzot, jāatceras, ka varētu būt situācija, ka rokas nauda ir atdodama rokas naudas devējiem, ja ir radušies tādi apstākļi, ka līguma noslēgšana nav iespējama un neviena no pusēm pie tā nav vainojama. Arī tāda situācija, protams, varētu būt. Ar to arī noslēdzu šo video. Paldies, ka skatījāties un novēlu visiem drošus darījumus.